Kādam sāksies piedzīvojums rītā no rīta 9:30, bet mums... Nē, mēs varam pabraukt tur kaut kur arī. Paties kā viens slīpē tur to. Nu, īcāk sakot, mūsu piedzīvojums sāksies šodien vakarā. Jo mēs izdomājam, kamēr vēl augsts palikt vēl kādu nakti ārā. Jā. Puikas bērziņu pierunāja. Bembisti bērziņu pierunāja. Davai vajag izgāzt pa ezeru, pa lētu. Izgāzt ar busu. Priekš busiņā nav kur iemest, bet ar Bembi noteikti var gāzt te. Pīļu ezers. Ja tu zini, kur tāds ir, kamēr vēl nav atkustnes galīgs iesaist, tajā radzēm var slīpēt nost uz urra. Bembisti pasauca mūs izgāzt pa ezeru. Gāžam pa ezeru. Obligāti. Normāli. Просто šitādā. Jā, baigs lābračkam. Reāli tava nesaiet. Pēc nesaiet, to iečā, tev sajūt. Ietur un viss ir kārtībā. Zai, vēl 217 slopi nevēl tā ārā? Neņem jau. Neņem šitai? Tā māsī kaut kas jāpiegriež karburātā. Oficiālais nosaukums. Redziet, neoficiālais nosaukums, jā? Jā, bet kādreiz būs oficiāls. Jā. Un ja tu nezini, kur viņi brauc, tad viņi brauc tur. Un tad mēs nolēmām uztaisīt vakariņas. Tā. Oi. Tātad uzceptīsim. Mums pēc receptes ir burkāniņi. Mēs apcepsim nedaudz burkāniņu un tad stāvīt klāt. Un tad paldies par uzmanību un labu apetīti. Kā mēs ejam. Romantiskais vakars. Sveču gaismās romantiskais vakars pirms rītdienas pastaigas mežā. Sklaides turpinās. Tagad atbraukuši ir bembīši. Ejam pārgājienā uz mežu naktī. Nu, nakts pārgājiens tās saucamais, jā. Iesim pa miežu. Ēziņš grib iziet visus kalnus, kas ap ezeru. Un pulkstenis jau ir 8 vakarā. Un mēs ejam pārgājienā. Tātad, kamēr mēs 1 kilometru esam nogājuši, mēs jau redzējām un lapsu, un stirnas vai briežu, to pat no tālu nevarēja atšķirt. Un putnu kaut kādu izcēlam no sniega čupenes ārā. Tā kā interesanti pa naktīm pastaigāt, jā, pa mežu kaut kur dziļumos. Jā. Jauna diena. Es nezināju, kā nosaukt šo pārgājienu. Nu, teiksim, ka ir crossfit pārgājiens. Visi kā viens apgalvo, ka viņi ļoti spēcīgi, stipri un līdz galam viņam... Viens pat teica, 2 reizes gatavs esmu noiet šito. Turp un apakaļ. Man vēl tā nav nācies dzirdēt, ka kāds saka, aiziešu turp un apakaļ, bet varbūt tiešām šis ir pārāk vienkārši pārgājiens. Jāmeklē kāds vēl nopietnāks ir.
Tātad ir viens cilvēks, kas var pacelt veselu māju. Parādiet, kurš viņš ir, kurš var pacelt veselu māju. Šodien man nav mugursomas, jo man nevajag mugursomu vienkārši. Pēc pirmā kilometra viņi saka forši, daudz smaids uz sejas, prieks, jaka vēl nav jāvalk nost, ja. Divreiz iet, turp apkaļ nāks vispār, ja. Nu, pilnīgi, oho, nekrīt, galvenais nekrīt, priekš kadra nevajag. Crossfitisti. Pļavā sniega daudzums nav mazinājies. Tāda sajūta, ka es drīz iešu viens pats pārgājienā. Jo pārējie kaut kā manā atpaliek. Pirmais kalns augšā un jau jāpārģēbjās. Vēl 17 tādi. Jā? Jā. Kāds sauc? Mani sauc Zane. Paldies. Apsveic tevi ar pagājušo vārdienu. Viņu sauc Ervīns. Čau, Ervīns. Čau. Bet alu apmeklē dzīvnieki. Ko tik Arnis neliek cilvēkiem darīt? Pārģērbties, ja? Ja kādam vajag kaut ko novilkt, vairs nav ko novilkt. Tad atkal kāds lejā, paskatieties. Vēl viens kāds lejā. Имя, фамилия, отчество. Айгор Илмарович из Масовоцы. Здрасте. Здрасте. Я не здрасте. Катю Гало, здрасте. Катя Гало, здрасте. Sniegs vēl mežā turās. Iedod kameru, tu maskējies. Viņi ciet un maskējās. Domā, ka viņi tikai neviens neredz. Milšakmens atsegumi. Jā. Baigi grūti. Rītē pīti atkal grūti. Tas ir labi, paskat. Četrāp, aiziet. Easy peasy. Balsts nopietni tāda. Vārds tā bija. Māris. Spēcīgs Māris. Meitenes jāpača no aizmugurs visu laiku. Jāfilmē. Nu, priekš sejā ir rakstīts vairāk godavāts. Nezinu, es esmu nesporta zāles piekritējis un... Aiziet, crossfitist, aiziet! Neatpaliekam! Tu viss parastos arī? Vēd pa šitādām takām. Protams, reku parasti iet, reku es tevi šās 2 metri parastās meitenes, vienkārši pašas parastākā. Nu jā, nu. Jau teicu, tā arī būs. Redz kaut kas, redz gumtus pausākus mēs. Redzēji? Nedrīkst mainīt tā meitene nāk atkal krīt, ai. Kur Māris ir? Māris ir pakaļā. No bērziņ. Tiem, kas atpalika, viņi jautā, vai nav kāds variants. Ir varianti. Tūlīt būs. 5 km pa kalniem tas jau daudz. Būtu zinājis, es būtu paņēmis. Aļona. Nē, neteikšu. Bija jāskai. Zāģīts. Man ir prakses vilkšanā atmuguriski. Tātad, ja mums kādreiz kaut ko vajadzēs, mēs zinām, kam ir zāģis. Redziet,
Ja pareizi viss nostāda, tad viss ir iespējams. Koks iztur, no? Es varu divotā. Nav obligāti visiem iet, nu guda vārds nevajag, varat reku pa augšā, gar maliņu tur uzkāpt augšā, nu nav problēmas. Ja kāds negrib to darīt, nav jādara. Es tikai par to, ka vienkārši, ja nav varianta, tad tas kopdarbs ir tieši šāds, ja, ka viens ceļ augšā, pēdējais uzkāpja augšā un pavelk pēdējo, kas stāv lejā aiz rokas. Turu? Jap. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Visi es eju apkārt. Nav problēmas, ja jums tāda vēlēšanās, tad... Kaut kādi cilvēki jau te lien. Kaut ko skrāpē, bet maz. Nav tāda svaiga skrāpējuma. Un priekš kā to darīt, nesaprotu. Pilnīgs muļķības. Neskrāpējiet smilšu atsegumos neko. Ieva bez Māra. Vienkārši Ieva. Viņi gāja un gāja un gāja. Es saprotu, ka tu mums tikai mežā. Nesaki, tur augšā būs jāiet. Diemžēl, ka man to jābēdina. Nāksies augšā iet. Tas kā rīta pita. Wow, uzreiz visiem priekšā aiziet parā, kad es varu. Viņi trauslāk, jā. Izvēlies kraujaināko vietu, kur kāp. Tāpēc ne pa otru pusi tam kokam. Man īstenībā patīk tā šļūkšanas tehnika, ko esmu atklājusi. Tikai ne šito jaku. Jā. Šitā jaka nav paredzēta šļūkšanā. Vispār ziemas pārgājienā vajag tādas gludās jakas, kur mēs varam nobildēties uz kalna visi. Paskat, ko Intija dara. Jau izdarīju. Jā, izdarīju. Es uzzināju slepus viņas vārdu, viņi neatklāja. Nu, Ai, jums ir kaut kāds savs sauklis, ko jūs tur? Nav. Izdzīvosim! Izdzīvosim? Izdzīvosim! Nu tad uz 3, 4, jā, jūs uzreiz saucat izdzīvosim, jā? Gatavi? 3, 4. Priekā! Vēl pat pusceļš nav, viņi vēl priecājās. Kā gunta? Izrādās, Lapta ir vārds, viņu sauc Gunta. Mēs nemaz nezinājām. Tur jau tā Andra ierosēja. Es nezinu. Jāmēģina. Es tikai filozofē. Domām ir spēks. Pamēģīt. Viņi cik izzāģējuši. O, smažo riktīgi labi. Ielikt to matevu. Iespēja, ka es varu ievalkot ar šodienas veiksmi minējumu. Opcija atpakaļgaitā krāpīt. Drīkst ieteikt kaut ko? Ko? Nākošais, ka vēl uz Bahils skaties, lai šitie teti ir otrā pusē, lai neķerās savā starpā. Nu jā, to es nezināju. Tas nav. Nu, tas tā. Jā, ieteikumi. paldies par Nu, ieteikumu. par ko? Lūdzu. Malaki. O. Ar abām kājām grupi. Kāds esot bijis teicis, ka šis būs Siguldas čilu pārgājiens. Čils beidzās ar riktīgi kāju drilu. Tā kā skrien līgatni Sigulda, Tad mēs tur lejā skrien. tā vieta jau ir skaidrs, ka viss ir galabi. Ir rekur dzīvie mežstrādnieki pastrādājuši. Atkal zvēriniece. Un atkal jāiet augšā.
2 uz pirti. Jā. 3. vēl domā. Mēs vecīšu uz pirti. 4. vēl domā. Vecīšu uz pirti. Jaunie onkuļi uz pirti. Labās tantes vēl, pa bērziņu nav šaubu, bērziņš ar mani. Bērziņš arī iet uz pirti. Paskatīties, cik palikām mēs maz. 18 cilvēku grupā samazinājusies jau ir pēc 10. kilometra uz 11 cilvēku grupu. Un vēl priekšā ir ko kāpt. Spitāja tā vieta, Arni, mēs pienācām uz to spicīti toreiz. Jā. Tagad arī uz dibena būs zilumiņš. Bet izjau labi sajūta. Vai ne? Dzigai kāds zars ir šajā, tad... Nu, jā. Jā, buļ. Viņus netraucē, viņiem arī policija nesauc. Skatībā. Viss ir ok, jā? Halleluja. Tad sveiglīgs skaņa. Tā kā no puda šņabelēja augstu. Burbuļu sarau. Viņa bija augsta galvenais uzreiz tādā asociācija. Aliņčau. Es jau biju domājis, ka būs tāds tip-tap, tas jā, tāds mierīgais. Un es domāju, ka es ar to rumu pudeli te vazāšos, bet... Nē, labi, ka vēl beigās Raigari neatbrauc, man būtu no trases vēl norāvuši. Pagājušajā tīkēm tīrīt lidotāju. Tātad te ir pauzīte un blusu ala. Ja kāds grib iet iekšā, es varu iet lukturīti. Droši var. Kad es te iekakāju 17. gadā. Atradāmies viņu 19. Geo, kaķu kaka. Nu, pusdienas pauzē. Tātad, lūk, iznākums. Crossfitisti nogāja, nepaskatījos, 10, 11, 12 kilometri. Viss, tas ir viņu priģels. Labi, tu to kalnu tur bija, ja? Nu, te jau runāja par crossfitismu, kad sports, treniņa, tā. Viss, crossfits ir beidzies. Nekas nav beidzies. Visi tagad tikai pa ceļu. Smuki noieti 22 kilometri, nepilnās. 2 stundās pieveikt 70 kilometri. Viss. Un 12 kalni, vai ne? 12 kalni. Tas ir viss pēdējais kalns pa kāpnītēm. Viss, tas ir viss. Pēdējais. Orpauts tiešām brauc virsū, galīgi nenormāls. 8-1. Pēdējie metri. 20 kilometri. Viņi to pieveica.